Sāku filmēt. Jo! Šis ir sākums manam pirmajam vlogam ar jauno GoPro. Mēs ar Rebeku taisamies uz Ēģipti. Un es jums gribēju parādīt, kā šobrīd izskatās mana vannas istaba mājās. Tālūk izskatās. Notiek remontdarbi. Jā, es nenofilmēju, kā izskatījās sākumā. Man patīk, ka te ir tāds maziņš ekrāniņš un visu var redzēt. Tā kā tad, kad mēs atgriezīsimies, es nofilmēšu vēlreiz, kā te izskatīsies. Jā, te ir arī vēl vecās durvis, tās durvis arī tiks mainītas. Jā, mēs īstenībā pēc kaut kādām jau 6 stundām brauksim ārā no mājām. Ēģipte. Sveiki, dārgie skatītāji! Mēs atrodamies jau mašīnā. Šo te paku kravāšana bagāžniekā es nefilmēju. Bija pārāk grūti. Un mēs braucam uz lidostu, ja? Jep. Mēs pēc stundām 6, 7, 8 būsim Ēģiptē, ja? Nu jā, 3 kaut kur būsim pēc viņa. 4 pēc viņa laika. Tā kā tā, tīri pīri lidojam. Inda beninging. Inda beninging. No roka pārāk traki trīts. Labi, ka mēs kā esam atbraukuši uz lidostu. Vispār mums neatcels lidojumu, pasties? Nomierini. Labi, chill. Jāceļ šovakar streams. Mēs šodien esam savākušies šeit, lai dotos uzvarēt. Tikai un vienīgi profits. Mēs esam lidostā, mēs izgājuši visus check-inus. Un, mēs jau jau lēnā garā jau sākam. Iepazīstieties, šis ir Emīls. Jā, es esmu viņa ceļojuma kompanjons un pats savs, un es viņu ceļojuma kompanjons un viņš mans ceļojuma kompanjons. Vienīgais, kas mums ir tas, ka tas lidojums izskatās ir kaut kādas ne 3, ne 4 stundas, bet 5 stundas, jo mēs izlidojam 10:30 un atlidojam, nebija tur 3:30 bija kaut kāda? Jā, kaut kāda 3:30 bija. Mašu vēl kaut ko ļoti nenofilmēšu, mašu kaut kādu čipa tur pacelšanos, tur tīri pīri. Jo, mēs esam ieradušies jau viesnīcā. Raima! Visiem ir Zebes, tā citu. Kāpēc mani tā filmē? Tāpēc, ka es gribu. Tā ir Rebeka, es jau biju, skaidrot, ka es ar Rebeku. Tā ir Krista, iepazīstieties visu mans. Dabuču. Visu mans vlogi ar Kristu. Jā, viņa arī ir no streama. Krista Mlen. Krista Mlen. Un Emīls. Mēs tagad aizpildam dočus. Mēs esam jau, gribēju teikt, lidostā, bet kādā lidostā? Mēs esam viesnīcā. Pulkstens ir jau tuvu 6 vakarā. Jā, ilgs nogurdinošs lidojums, tur tīri pīri. Es ka viņš neko nenofilmēju, tāpēc, ka mums vēl blakus sēdēja kaut kāda sieviete dusmīga. Uzminat tautību, es neteikšu. Raimon. Jā, un tīri pīri, jā, un tāpēc neko nefilmēju, un vēl ar to, jā, un tā tālāk. Tālūk. Un aiziesim līdz numuriņam. Un es šo te nofilmēšu vēl numuriņu, mazo rumturu. Pēc tam ir vakariņas, es ceru, ka vēl līdz vakariņiem mēs paspējām, ka vēl nav beigušās. Un jā, un vēl šodien ūdens pīpīti jāpaņem, vēl jāpasēž, vajag, kā saka, apkašļīt pāru vaprosikov tur vajag. Tālūk. Es vienīgais tāds priecīgs esmu, Emīls vēl... What do you mean? Es esmu ļoti priecīga. Karoči, jā, tur gribas cilvēkam paēst, uz toaleti aiziet un nomazgāties, jā. Cerams, ka vakarā viss būs kārtībā, būs prieciņš, jā, tīri pīri. Tā, mēs esam iekšā numuriņā. Numuriņš izskatās tieši tāpat kā pagājušā gadu. Es citu reku spogulis nebija. Nebija, man liekas. Bija arī. Bet šoreiz mēs paprasījām, lai ir pirmais stāvs, nevis otrais stāvs. Tas saucās ground floor saucās. Un paprasījām, ja tādu, jo īstenībā būtu pat labāk, ja mums iedotu tur tuvāk basēnam, ne? Ķipa. Man vienalga. Jā, liekas, ka baigi forši ir, ka mēs varam... Mums ir tieši pie skatuves. Jā, mums ir tieši pie skatuves. Tālu brokastis jāiet. Karoči,
ir savi plusi, ir savi mīnusi, bet gribējās pirmo stāvu. Bet uztaisīsim tagad istabiņas rumtūru. Istabiņas rumtūru, nu, ķipā durvis, ja, tad mēs ejam iekšā. Te ir liels milzīgs skapis, kur kāds drēbes nolikt, jā, nu, tas ir skaidra lieta. Tur, starp citu, kaut kur ir seifs. Rekrītas seifs, tur vēl viens, laikam, skapis, kaut kāda skapja daļa. Un, jā, protams, ka tur šeit visu var ēst, dzert, ūdentiņu lietot. Leduskapis ir. Leduskapis, es ceru, ka ir koliņa. Jā, ir sprāķīgs koliņa. Pagājušo reizi mums trāpījās riktīgi labs tas numuriņu tīrītais. Bija tā, ka, nu, ja tu viņam atstāji kaut dolāriņu vai ne, tad viņš tev piepilda vēl visu leduskapi. Tā kā centīsimies šoreiz arī tā izdarīt. Tālāk mums ir tualete. Tualete bišķīt ir citā krāsā. Tualete ir normāla tualete. Nezinu, nav nevainas duša, man patīk ļoti forša duša. Tīri pīri, nu, man mājās tagad pēc remonta būs daudz labāk. Es ticu, es ceru. Nu, kaut kā tā, kaut kā šādi izskatās. Tālāk, kas mums ir tālāk? Tālāk mums ir gultas. Nu, šitās gultas mēs sabīdīsim. Būs viens vesels. Nu, kaut kādi šitie soliņi. Vēl viens spoguls. Teļuks, teļuks ir lielāks nekā pagājušo reizi. Nekas īpaši. Tīrs, forši, smaržo, pēc tīras istabiņas. Un te mums ir tāds balkoniņš, jā, kur tu vari sēdēt, čilot. Tas man ir reāli visvairāk patīk tajā pirmajā stāvā. Un tu pa lielam tu šeit pačilo, izej ārā šeit pačilo, un tad tu esi turieni paēst. Jā, es vienīgais prasītu, ka būtu bišķīt tuvāk uz to pusi, tur ķipā. Lai nav tik tuvu ēdnīcai. Noteikti ņemšu jūs kaut kur vēl līdzi. Šovakar plānos ir vēl... kas mums tu iedzīvotājs ir? Šādi Ēģiptē arī dzīvo. Šodien plānos mums ir aiziet vakariņās un vakarā padzert alkoholu un palietot ūdenspīpi, laikam tā. Tālūk. Karoči, aizmirsu paņemties GoPro uz vakariņām, bet šodien es ēdu garnelītes, tad bija skvidvards tādos apaļajos gredzenos, kartupeļi frī, sautēti, dārzeņi, krabīši mazi bija, mazi krabīši, tos arī pēd. Nu, protams, arī vēl kaut kādu what the fuck, kas tas tev pa skaņām tev notiek? Un vēl džeks ar kolu, protams, tāpēc es tagad tāds bišku gatavs. Tiešu uz, nu, tā kā ķipā lobiju, mēs paņemsim ūdenspīpīti. Mēs te sēžam, čilojam, mums ir hašišiņš, tas ir sataisīts riktīgākais. Mums ir Krīstiks dzer āliņu, Krīstiks, Rībiks arī tur kaut ko dzer, arī āliņu? Jā. Vispār esmu šokēts esmu, ka Rībiks āliņu dzer vispār, nekad neesmu redzējis, lai... Nu, es redzēju, lai to āliņu dzertu. Emils arī ar āliņu, nu es Bruno, karoči, paucu. Mums ir kaut kāds nereālākās garšas pasākums ir sataisīts. Vecais tur kurināja, pusstundu veseli kurināja, lai mums atnestu, lai mēs tagad varētu sēdēt un čilot. Mums ir jau sataisījuši, mēs esam jau sadomājuši plānus uz rītdienu. Rītdien mēs mauksim, nu, protams, visas tās aktivitātes, kas ir iekšā hotelī, ķipa tur brokastiņas un jūriņas un sauļošanās, bet rīt mēs mauksim uz Pagaidi. Kā sauc rītdien, ko mēs tur maucam? Ne akvaparks, vai kur mēs tur maucam? Akvaparks. Tiekamies akvārijā. Labrīt! Esat sveicināti Ēģiptes vlogs, 2. diena. Mēs esam veiksmīgi pamodušies. Kur ir Rībiks? Grūts rīts pēc vakardienas. Nē, nu nav tik ļoti grūts. Es jau esmu ieziedējies, nedomāju, ka es esmu kaut ko nosvīdis. Es esmu ieziedējies ar krēmu jau. Es iesvīdis. Nē, es esmu ieziedējies ar krēmu, karoči, un gatavs sauļoties. Tā kā iesim dot ēst. Paņemšu es līdzi, parādīšu, ko es paņemšu, salikšu iekšā šķīvī. Un tad jau iesim peldēties, un pēc peldēšanas brauksim uz to turu. Kā tur bija uz to, ne akvaparku, to, kaut kādu akvalandu tur zem.
Akvāriju. Šeit ir obligāti jāceļās ar kaut kādos 8, 9 ir maksimums, tā kā tagad ir jau, tagad jau to 9 jau būs. Tas ir maksimums, tāpēc, ka diena paiet ļoti ātri, 5 jau paliek tumšs un tīri-pīri. Vsjo, mēs ejam, mēs kaut šeit caur balkonu iesimies, tas sakot, vai kā? Tā, nu esam mēs brokastīs, rekord tas, ko es šodien savu paņēmu, tā ir kaut kāda būciņa, sieriņš pie tā būciņas, beef sausages, viena vārīta ola, kaut kāda random tur salātiņi, un beef. Šis izskatās pēc, kā tur bija tas bacons. Viņš izskatās pēc cūkas bekona, ne? Vai tas nav? Rebeka saka, ka tas nav. Man liekas, ka gan izskatās. Un es vēl tur mērcīti paņēmu atsevišķi. Es vēl paņēmu savu fruit salad, 2 dzērienus un latē. Rebeka paņēma vēl tikai pankūkus. Viņā reāli nelienu. Es nezinu, es to reāli ēdīšu, to rīšu. Mums aiziešu pakaļ nākamajai porcijai. Es domāju, tiekamies jau pie jūras. Ejam līdz jūriņiem, pagājām garām visiem basēniem. Šitā bija mūsu iepriekšējā māja. Jā. Man lika vēl paņemt kameru līdzi, man soma, tāpēc, ka būs jāfotografē. Jāstājas smukas bildes dažam labam. Pasmaiet, jā. Man ir visas kartiņas iespējamās, dūrju kartiņas, dvieļu kartiņas, telefons, GoPro vēl filmēju un aizmuguriem vēl ir, soma vēl ir. Tā būt, jā. Nu, es, noliktavā esam staigājušā pārvietojumā. Bet visi jauki, kur jau ir jūriņa. Hello! Mēs esam beachā. Rebekai jau attiet otrs saliņš. Nē, tas jau kāds 3. vai 4. saliņš, jā? Bet es iemācīju cienītajiem gatavot īstu skinny beach. Šeit nav nekā cits, kā vienkārši vodka, lemon juice un soda water. Soda water tak ir gāzēts ūdens, pareizi? Jā, un es pateicu, viņš tāds, ko tas monstrs dzers tagad, es viņam saku, vecīt, mēs to, manā valstī mēs to dzeram reāli brokastīs. Nu, labi, tagad ir 10 no rīta, gandrīz 11. Palielam. Nu, viņš noticēja. Nu, mēs atrodamies pie jūriņas, jā. Mēs jau nopeldējāmies, tagad sauļojamies. Rebekai arī bildes sataisīja kaut kādas, tur viņa man kaut kādu bildi sataisīja. Tikai būs ko ielikt man Instagramā. Vēl Rebeka saka, ka man ir baigi liels vēders. Ir arī. Nē, es esmu pāēdis. Es to citu sveroju tieši tikpat daudz, cik pagājušo gadu. Tā kā man svars nav baigi mainījies, jo vienīgi uz 1 kilogramu vairāk es svaru. Uz 1 kilogramu, reāli. Pagājuši gadu bija 77, a šogad ir 78. 78, nē, bija 77 ar kaut ko, es jau vienkārši nopaļoju. Tagad 78, nu, es domāju, ka... Ko tu vari viņiem visu laiku melo? Čalis jau 100 sver. Nesvaru 100, es nevaru fiziski. Es fiziski nevaru svērt 100. Ko tu vari attaisnot? Fiziski nevaru svērt 100. Jā, es domāju, ka es svēršu kaut kādus 80 jau līdz galam aiziešu pēc šitā ceļojuma. Un tad iešu uz zālīti kopā ar Petru trenēšos. Man jau tagad katrs rīts iesākās ar treniņu, skrien apkārt hotelu. Ko tu vari dirs, čari? Labi, šitas ir dirsjāts. Pačelosim, tad mēs dosimies... hello. Windsurfing, do you want? Windsurfing? No. I'm too big for windsurfing. Too big. No one bigger for sport. Sport. Thank you. Redz, man pat piekrīt jau. Inglišu es tad ceļu reāli, es tad tā pats. Kādu inglišu? Heito mani. Sandra man... Oh, hello bro, what is this? Parachute. Parachute? How much parachute? How much for parachute? Parasailing, you can fly alone, 1 person alone, costing 30 euros per person. If you wanted to fly together at the same time... Together with the same time, 50 euros? 50 euros. Too much. You can make it 51. 51, that's even bigger. Tomorrow it's going to be windy. Tomorrow windy? Yeah, it's better, it's even better, no? No. We are working from 10 o'clock in the morning until 5 o'clock. Okay. Can he film? You can take this one with you. Yeah.
Did you did parasailing before or not? No. No. I did, kā pateikt, krūtāku par parasailing to Šveicē. He was I did flying from paragliding. the mountains. Paragliding? Yeah. From the mountains? Yeah, from the mountains, yeah. He's crazy. I would like to do it with my... No, not... not me. Es negribu viens pats. Not me. Man nebūs interesanti viena pats. I'm scared of heights. No. So how you come to Egypt? On the horse? Yeah. Yeah. You come in some airplane? By legs. I don't want to do this solo. I want to do this with her. Okay, No. you can discuss this with her. Yeah. Really, if you would like, it is Okay, no Ahmed. contact. Okay, thank you. Nice to meet you. brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Man negribās solo, gribētu tevi duo. No. Duo būtu interesanti, kur Ahmeds te, kur tikai nezvanāt Ahmedam lūdzu. Tātad mēs esam te patās kaut kādā vietējā veikaliņā iekšā, tur hotelī, te vietējais veikaliņš. Viņš man pasauc iekšā, pateica, ka viņam ir latviešu valodā. Tā, tas ir, nezinu kā viņu sauc, bet viņš meklē žurnālu latviešu valodu. Viņš saka, ka viņam ir rekur ir natural oils, un viņam ir actually latviešu valodā viss ir. Mandarīnu. Mani nefilmā. Mandarīnu ētriskā eļļa regulē kuņģa barības traktu un aknu darbību. What that? Hello, my friend. Hello, my friend. Welcome in your second home, Egypt. Second home, Egypt. You're looking for Latvians, yeah? Yes. That was that's Russian. Not too much, no Latvia. Yeah, we're gonna be first Latvians, no problem. We're gonna write something. Very nice. I like you. Yeah. Be as a friend here. Yeah, we're gonna. Yes. Why you are in hurry? We're going to the aquarium. Yeah, we don't have much time. So. Okay. Yeah, so we're gonna come back. Thank you. No, all good. We're gonna come back anyway. I will invite you for tea. We're gonna come. We're gonna come. Do you have something stronger than tea? Yes. Something. Yes. Something. Yes. I am here till 10 o'clock evening. 10 o'clock evening. Okay. Yes. Yeah. If you have time, come drink tea with me. Okay. And we sell all the natural oils, and we have here also massage, also cream for skin. They make skin very soft. Yeah. I'm here the third time. I know this is like a camel milk or something. No, this is goat milk. Goat milk. No? Yes. Okay, yes, madam. I'm allergic to a lot of things. Excuse me. In your home you can have allergy, but in Egypt no. You know why? Because nature. No chemical. Taču mēs esam atnākuši uz Hurgadas akvāriju, nopirkām pa $1 kaut kādu ēdienu. Tur ir tā zīves malks arī iekšā. Tā, mums vēl atļāva pabarot, mums ir banāni līdzi no viesnīcas un ābolu. Ābolus, diemžēl, laikam nevar, nav kam barot, bet banānus varēs šitiem te dot, merkaķīšiem. Tā, kas ir šitās tādas? Tas ir haizes mazās, ne? Tas ir pangasijas. Šito mūsu veikalā pārdod. Pangasijas filē. Kādas viņas smukiņā. Tas ir tas, ko mēs Maksimā nopērkam dažreiz sasaldēt. Kādi pupšiki. Viņiem acis tādas interesantas. Mēs meklējām, kas te ir iekšā, tie tur ir čuks. Bet viena tikai. Ielīdusi tur čuču. Rupucīši! Kāpēc viņi ir tik maziņi? Viņš apgāzies. Nē, palīdzat kāds viņam. Palīdzat Viņš ir kāds. galvu. Vēl viens apgāzās. Help! Es to storijā ielikšu. Koši, es te meklēju to krokodīlus. Nu, čipa neredzu reāli. Kur tas krokodils? Redzi, tur tālumā ir krokodili. Un tad es tā pienāku bišku tuvāk. Viņš izrādās ir to pautās. Divi viņi čūči. Bet šitan īstenībā tā kā, bišku, arī es teiktu, ka bišku pa maz vietas viņiem, ne? Priekš 4. Jo Emīls ar Kristi izrādās pašā augšā ir. Bet šitie nereāli. Wow, es nezinu, vai zooloģiskajā dārzā šitādi mums ir. Man liekas, ir tādi Rīgā arī. Kas ir tie pelikāni? Pelikāni. Pārna nav. Viņam saplīsta kaut kas pārnā. Tur diviem tādi. Mēs speciāli, lai lidot nevar. Jā, bet vienam reku normāli. Vienam nenormāli, jā. Mēs atradām kaut kādu... kaut pils.
Tur uztaisīts tipa mākslīgais ūdenskritums uztaisīts. Lai saprastu, tagad mēs esam iegājuši iekšā tajā akvazonā, laikam, kaut kā tā, tie kaut kur ir sastopami, zivtiņas. Tur pirmais kaut kāds akvārijas ar zivtiņām. Smuki. Zivtiņas, tur tīri, tur kaudamēs. Ko tu tur meklē? Skatos, kā viņi vēl Cik viņi smuki vēl, uzam tās mūzikas, ne? Vai kur augšā, viņš ir tepat augšā. Te augšā nav stikla. Es zinu, bet tur nevar redzēt. Čil. Viņi uznirsta baili. Jā. Cik smuki. Īsti vēl nesaprotu, kas tās tur pa zivtiņām ir. Bet ļoti smuki. Mēs to tajā Rebeka bildes sataisīsim. Šitas ir kaut kāds skelets. 50 miljonus gadus atpakaļ pasēst Latvijas tur. Latvijā tur kaut kā nesanāk. 50 miljonus gadus atpakaļ. Tātad mēs tagad... Tas ir mūsu taksī drivers Islāms, viņš to visu zina. Mēs tikko bijām šitie te akvārijā, un tagad viņš mūs vedīs atpakaļ uz viesnīcu. Mums nevajag viesnīcu, kā pasaka Rebeka, vai? Can you take us before Senzo Mall where shop? Yeah, to the shop, yeah. It's okay, Habibi. What does Habibi mean? Habibi mean I love you so much, you. brother. What is wrong with this one? Decoration, don't worry. Decoration. Karoči, viņiem te ir normāli braukt kaut kur te pa vidam. Viņiem te nav īpaši nekādu noteikumu, ceļa noteikumu, zīmju arī nekāda nav. Luksaforu arī nekā nav. What is this? Party for New Year. Happy New Year. For Mir? Yes. Who is Mir? A lot of the people here. A lot of people here. What is... Party, New Year. New Year. Okay. Why? I got it not Chinese. It's English, New Year. No, it's like Why New... is it different? You said like New Year. Ni hao. New Year. Yeah, Tiger, اكبر يدين ورا ضيع على. Viņš par kaut ko uzjautrinās. Viņš tev pa Tigeru nosauc. Why are the people who live here throw the trash on the ground? Yeah. Why? I don't know. Why? Look, beautiful city, beautiful trottoir, but a lot of trash. Why? I don't know, Habibi. You throw trash? Yes. You throw? No. No? Yes, no. Because in Latvia you get fine. Yes. Yeah, you get 100 euro fine. Bashir, easy. Yeah. No thanks. You throw a plastic bag on the ground. And the camera kaput. Yeah, and you get 100 fine. $100. Yeah, 100. No, euro. Euro. Yeah, euro. This Ferrari Egyptish. This is Ferrari. This is Mercedes. This is No, Ferrari in no, Latvia as well. What is your favorite car? This is. This is Egyptian Ferrari. Yeah. Why he is walking here? Hello. Hello, Habibi. Hello, Habibi. Yeah, normal price, the same price Egyptian. Bля, ko viņš saka, es neko nerobīju. So, $10, right? 10 euro, Habibi. 10 euro? Yes. You don't like the dollars? No like, America. I don't have. Wait, the dollars is the same like. Yes, the same, but I like Badarik. It's already pодарок. $10. That's not mala. I like money for Latvia. This is not for Latvia. This is for America. Not for America. Do you believe me, America? I like the money for Latvia. Bro, I really don't have. Okay, I no don't problem. have euros I anymore. I have like 5 euros No, left. only Only Kabarī. dollars. Only Believe me, dollars. only- Jo, mēs esam lielveikalā un šobrīd mēs jau biju šeit pagājušo gadu, tāpēc šogad pa lielam atgriežamies paskatīties, vai kaut kas ir mainījies un cenas īsti nav mainījušās. Lai saprastu, piemēram, kādu Doritas paciņas, nezinu, augšējā laikam ir bišķi mazāka, apakšējā lielāka, bet apakšējā maksā 7 liras.
augšējā maksā 5 liras. 7 liras ir 20 centi reāli. Nu, 5 liras ir kaut kāda 15 centi, 16 centi, apmēram tā. Tā kā čipsīša te maksā šādi. Nu, šitie arī nemaksā neko tur dārgāk, maksā tieši tāpat kaut kāda 15 centi. Diezgan cēni izskatās, ne? Mums jau iekrāmējam visu pilnu, atkal ņemsim uz mājām. Un ēdīsim, jā, ēdīsim, tīri pīri. Samaizies no dzērienu, dzērienu, man liekas, arī tikpat lēta bija. Tā, reku jaunieši arī te jau visu vāc. Uzdzeramo. Uzdzeramo ņemot? Uzdzeramo. Jā, mēs esam pie dzērieniem. Dzērieni arī maksā, manuprāt, ļoti lēti. Esam reku 7-ups, maksā 9 liras. Cik tas ir? Tas arī kaut kāda 25 centi apmēram. Reku tur ir vēl kaut kāda dzēriena, Pepsijas pieņemsim. 8. Bet starp citu, tagad te ir arī Monsters. Pagājušajā gadā es neredzēju Monstru. Monsters maksā 40 liras. Tas ir... Cik tas ir? Tas ir 1 eiro apmēram. Ot, nevar saprast. Ot, kaut kas ir ļoti lēts, kaut kas ir legit ļoti lēts. Kaut kas ir tā kā reāli Latvijā. Kā? Ot, pēc tam popkorns, kaut kāds popkorns. 5 liras. Tas vispār nekas nav. Jo, labvakar visiem. Vienu paņemšu. Mēs esam šitajā te... Mēs esam Indijas restorānā. Mēs šodien pierakstījāmies. Un, jā, ko es pabeidzu? Bijām akvārijā. Mēs bijām akvārijā un pēc tam... Es jau nofilmēju mūsu taksistu pareizi. Nevajag tev skatīties manī. Jūs ēdat, viss kārtībā. Tagad mēs esam Indijas restorānā. Ir jau vakars. Mēs jau paēdām arī tā kā parastās vakariņas, un mēs šodien pierakstījāmies vēl uz šeit, vēl te arī pamēģināt. Un tur ir diezgan interesants ēdiens. Mums te ir maizītes, kaut kāda tur viena ir ar ķiploku, kaut kāda viena ir ar sieru. Rebeka jau paņēma kaut kādu zupu. Tomātu zupa. Man ir, es jau neatceros kas, bet kaut kāda, man pat nebija gaļa, es nezinu, ļuriņa kaut kāda. Un rīsiņi ar... Man liekas, tā ir mērta domāt ar rīsiem. Jā, ar kaut kādiem zaļajiem pījiem kaut kādiem. Viss te, ko tu paņēmi? Es zinu, kaut kādu chicken. Chicken something. Chicken something, vai ka Emils, ko tu paņēmi? Chicken tikka. Chicken kas? Tikka. Chicken tikka. Tālāk, sēžam, dzeram. Protams, mums arī ir dzērieni, kādam ir īsīts, kādam ir aliņš. Man ir... Šitas ir cheap versija mojito, tāpēc, ka viņš saka, ka viņam nav laimas sula. Un šitas ir puse reāli ir šņabis. Puse šņabis, puse vienkārši parasts ūdens, viņš man liekas pat nav gāzēts. Jā, bet viņi visi skatās. Un viņam nebija tās sulas, tāpēc viņš vienkārši 3 laimas iemet iekšā. Tālūk. Labu apetīti, jā. Nu, laikam ar šo beigsies šīs dienas mega vlogs, un mēs tiekamies jums rītdien. Paldies! Labrīt! 2. dienā Eģiptē. Īstenībā jau ir 3. diena. Ja mēs skaitam to sestdienu, ko mēs atlidojām, vakar bija svētdiena un šodien ir pirmdiena. Tad it kā pilnā ir 2. diena, bet tehniski laikam 3. Ko esam izdarījuši? Tātad esam pamodušies, nomazgājušies. Es jau biju arī brokastīs. Pēc vakardienas indusu vakariņām brokastis šodien gāja diezgan grūti, bet es tāpat dabūju iekšā. Protams, ka nelaidīsim garām iespēju. Paņēmu bekoniņu, paņēmu maizīti ar sieriņu. Tur tāds balts sieriņš smērējamais. Paņēmu pupiņas tomātu mērcē un sautētus dārziņus, laikam tāds mierīgs brokastis. Protams, vēl bija viens mazs virtulītis, kafija un ābola sula. Tāds uzdaramais pa virsmu. Tagad es gaidu to lielo bliecienu, bet viņš nenāk. Viņš nenāk, mēs viņu arī beigi negaidīsim, bet iesim uz jūru, peldēties, sauļoties. Tā kā, jā, šodien mums tāda chill diena ir. Šodien mums nekas nav paredzēts. Un, jā, īstenībā varētu šovakar aizbraukt viņam uz pilsētu, pastaigāties un tā tālāk. Bet, ja godīgi, nav naudas. Nav naudas tādā ziņā, ka paņēmām par maz skaidrs naudas. Te ir tāda fiška, ka tu vari maksāt arī ar karti. Daudzās vietās, bet pieņemsim, viņš tev saka,
tur būs no tevis 30 eiro skaidrā, bet ja tu gribi maksāt ar karti, tad tie būs jau ne 30 eiro, 50 eiro vai 60 eiro. Tur ir diezgan tāda grūta tā sistēma, grūti paskaidrot, kāpēc tā ir, bet tā ir. Līdz ar to, ņemot vērā, ka mums nav izņemta skaidrā nauda, tad ir diezgan problemātiski ar to. Vakardien arī mēs paņēmām, tā kā pierakstījāmies, nopirkām braucienus ar bagijiem. Un uz 4 cilvēkiem tas mums izmaksāja 200 eiro. Mēs, protams, vēl nezinām, kā tur būs, bet tas ir brauciens ar bagiju uz kaut kādu tur beduīnu, kā parasti, beduīnu to viņu viledžu. Tur ķipa ir tējas dzēriens, kā parasti. Es jau zinu, kas tas ir, bet ka tur nekāda tur baigie beduīni nav, bet, brauksim. Un tur vēl būs pastaiga ar kamīļiem. Tā kā uz kamīļiem tur 15-20 minūtes pastaigāties kaut kur tur gar kalniem, pa tūkstnesi un tā tālāk. Tas varētu būt ok. Un atpakaļ atkal braucam ar bagiem. Viss tas kopā kaut kādām 3-4 stundām aizņems. 200 eiro 4 cilvēkiem. Es teiktu, ka tas nav baigi dārgi, bet tas nav arī lēti. Tas tāds, vajadzētu būt lētāk, bet kā viņš teica, tad viņiem, man kaut kāds remonts tur notiek, aiz istabiņas, vajadzētu būt lētāk, bet kā teica viņš, ka tie bagi ir tikai vienā vietā, un viņi tikai 12 visajā Hurgadā. Mēs gribējām tieši bagijus, nevis tos kvadriciklus. Tāpēc, ka kvadricikli viņiem visiem nojāti ir. Bagiji vēl ir dzīvi. Un tad mēs gribējām vēl ar jahtu pabraukāties, bet ar jahtu mums naudas nepietika, vai ne? Jā, tāpēc, ka kāds neizmainīja naudu un nepaņēma skaidro. Kur tie bija? Tu? Kāds sakars man, es paņēmu skaidro. Tu paņēmi pēc tam manu skaidro. Man bija 300 eiro skaidrā. Un kur liki? Visu iztērēju, visu nopirku. Es tad nopirku vēl tos akva, par visiem samaksāju akva. Tur ir blakus istabiņai, tur parādnieki tur. Kuri ļoti maz izmainīja. Vajadzēja pateikt viņiem. Jā, viņi nezināja. Es kaut kā arī neiedomājos, nepateicu. Tālūk, labi, mēs iesim peldēties. Es jūs paņemšu līdzi, varbūt kaut ko tur nofilmašu, varbūt nē. Tā kā tiekamies vēlāk. Jo, esat sveicināti jaunajā vlogā, mēs esam paēduši. Mēs esam no turienes atnesuši visu šeieni. Šeit vienkārši paēdies. Bet mums ir, neteic, ka ir tik spīdīgi, jā, kā lai izslēdz ārā. Jā, bet ir, mēs tagad iesim uz mongoļu restorānu, bet mums bija šīt nesagāja, jo sievietes viena ir apslimusi, kaut kāds vēders sāp tur. Rebeka vienkārši negrib. Nezinu, sieviešu lietas kaut kāds negrib, nevajag. Tāpēc mēs ar Emīlu iesim uz mongoļu restorānu. Iesim paēst. Pat arī vēl ir, tā kā es nofilmēšu to momentu, ka tur ir, cik es daudz atceros, tur vajadzēja iet pie tādiem kā bāriem, likt savā šķīvī iekšā, un tad to šķīvi nest pie šefa, un tad šefs tur visu saliek. Visu tur saliek, visu tur sacep, visu sataisa, kaut tīri piri, viss ir ideāli. Tālūk, mēs esam ar Emi bišķīt iedzēruši. Sākumā bija 2 longi. Bļā, šitas tāda gaisma, bļā, es nebiju domājis, ka viņi tik spīdīgi. Mums bija 2 Long Islandi. Tad mēs no Emija bišķīt nozagām vēl Jamesonu ar koliņu. Un ko vēl? Tas ir. Bļā, es jūs nepaņēmu līdzi uz vajadzēja paņemt līdzi uz aptiekas pasākumu. Es nezinu, es tev visu nepārstāstīšu, kas tur bija aptiekas pasākumā, bet es saprotu to, ka nākamreiz, kad mēs kaut kur iesim atkal uz kaut kādu aptieku, vajag jūs ņemt līdzi, jo tas ir bļēd vesels piedzīvojums. Un rītdien, 8 no rīta, mums ir brauciens ar bagijiem, bet 9. Šo tiekamies mongoļu restorānā, davai, atā. Man kaut kāda reservation number, es jau neatceros, kāds mums bija reservation. Savējo numuru vienkārši nosauc. Reservation number.
Zinu, šitā jāfilmē. Bļā, bet man te ekrāniņš mazais ir. Aizsēc. Ar pirkstu esi? Ar roku. Nē, bet viņiem ir īstenībā ok. Es vēl nevienu neesmu saticis, kuram nepatīk, ka ķipa tu kaut kā filmē. Hello, bro. Yeah, we have reservation. What is the room number, please? 2-3, 108. How many persons? For 4 persons, but woman is feeling sick, so we are only 2 now. Yeah. Okay. Buļo, ko es pateicu? Tu teiksi, ko es pateicu? Jā, ko es vai Englishā pateicu. Yeah, do you have Long Island here? Yes. Yeah, Long Island. Yeah. Vispār nejūt problēmas. Reāli, tad, kad bišķi iedzer, tur tāds English attiet reāli. Yeah, I know, I was here last year. And then chef cooked what I choose, yeah? Yes. Bļak. So. Bāzara nav, mēs. Soja sauce, green curry sauce, te kaut kāds sauce, rekli, bļā, bet tas skatāt, te čistais seafoods. Beef sausages, by the way, fish fillet, chicken breast, beef fillet, nice. Egg noodles, kas tikai tāda ir. Lemon fruit, hot green pepper, green beans, bļājas green beans, pēc tam paņemšu green beans. Ok, tad man liekam, jūs būs kaut kā jānoliek, un tad kaut kā jāpaņem, jo man tikai 2 rokas ir. So es jūs nolikšu un pēc tam pastāstīšu, ko es paņēmu. Mēs paņēmām, salikām visu kaut ko bļodās. Tagad viņš tādu bļodas vienkārši izmeta tur uz tās, kā to nosaukt, lielo pannu. Specefektus rāda. Rāda kaut kāds specefektus. Nē, bet tā īstenībā tur diezgan jauki cilvēki, diezgan atbalstīgi. Kā es teicu, viņiem pats galvenais ir mūsu drošība. Jā, drošība viņiem te ir pirmajā vietā. Vispār, ja jūs atbraucat uz Ēģipti, viņi pārsvarā, viņiem ir viens tāds galvenais jautājums, where you from? Bet tu vari būt gudrāks. Tu, kad viņus saties, tu vari pirmais uzdot jautājumu, where you from? Un viņš tāds, nezinu. Nav ko pateikt. Jā, viņam nav ko pateikt, tāpēc, ka viņi apjūg, jo viņi to jautā. Tā tu pajautā, un tad viņi nezinu, ko reāli jautāt. Gais viņas, daudzi saka, ka Eģiptē to alkoholu maisa, vai ne? Nu, ķipā, kā tur ir. Vešīt, mums tikko atnesa Long Islandu. Nu, tie Long Islandi, ja tu pasūti Latvijā Long Islandu, tad šitas ir 2 reizes stiprāks, saki? Viņš ir žoskīs Long Island. Man liekas, tur kaut kā nepietiek tajā Long Islandā. Jā, uzdaramies. Uzdaramies nepietiek, jā. Tā, mums atnesa ēdienu. Šādi izskatās ēdienas, to, ko viņš gatavoja uz tās lielās pannas. Man ir, beef bija kas? Lielops. Lielops. Man ir lielops ar visādiem sūdiem. Es paņēmu sev lielopu ar sīpoliem, ar kaut kādiem pupiņām, tur saltskābo mērci un vēl visādiem dārziņiem. Man ir vista ar lielopu un vēl visāds miks. Jā, vista ar lielopu un vēl visāds miks. Nu, pa lielam mēs tā kā gandrīz vienādi, tikai viņam ir ar vistu, man ir ar lielopu. Man ir miks. Tev ir miks? Jā, tu arī šāli lielopu arī ņem? Jā. Viņš šāli lielopu arī ņem. Tālūk, tā kā tu ēdīsim, nogaršosim, bet te man vispār nevar redzēt. Gaisma šo pusi. Labu apetīti, jaunieši! Labrīt, tauta! Mēs brauksim uz šitiem te, braukāties ar bagiem. Visi jūtās sūdīgi. Neviens šodien nav priecīgs, izņemot mani. Kristē joprojām sāp vēders. Mums ar Emīlu ir tā, nu tā. Nē, nu ir jauki, jā, bet es pieņemsim tagad alu nedzertu. Es negribētu, jā, man vēl vajag bišķīt pauzīt. Emīls it kā ir gatavs. Rīgiks, tāds domīgs, izskatās vairāk sabijusies. Nu jā, tālūk, mums ir biļetīte. Šāda lūk izskatās mūsu super biļetīte. Mums ir Future Makers Travel. Un
Jā, kaut šeit ir baigī kārtu, 4 kaut kāda paks, 4, nu tie ir mēs 4 cilvēki. Tad mēs gaidām taksi. Vajadzētu būt, ka pēc kādām 10 minūtēm pie mums te atbrauc taksis. Kur viņš aizgāja? Last time I was driving with this one. This is bad. This is good, yeah. So, Rebeka, davai, tu pirmā gribēji braukt. Tikai you need to teach me how to drive. Okay. Rebeka, tas viss ir automātika. No touch. Only Okay. you just start, man, here. Okay. And you take and you fast. Gas and brake. Okay. Automatic for you is good. Brake, gas. Yes, gas, brake. Okay. She's driving. No, he see. She's driving. You drive car before? No. No. We drive slow, too slow. Relax. Yeah. Kas man citas tāds ir pa pasākumu? Pieturēties. Pieturēties, labi. Tas man liekas pa ceļam apdesīšu. Nesteidzies, tu pati zini noteikumu, te nekādu nav. Karoči, rekur esmu es. Un Rebeka brauks pirmo reizi. Pirmā reize brauks Rebeka. Mani bail. Viņa vispār ar mašīnu vispār nav braukusi nekad mūžā, un kad tagad viņa brauc. Atceries, jā, tur ir kaut kas ir gāze, kaut kas ir... Šitā ir gāze un šitās bremzes. Jā, ar vienu kāju, jā? Jā. Hello. Hello. I'm fine. Yeah, where are you from, bro? Good. Where from? Germany. Germany. Oh, yeah, you're looking Germany, Egyptian. Yes, Dutch. Dutch, yeah. Speaking Dutch? No, Latvian. Why? We can speak Latvian. You speak English? Yeah, English, Latvian and Russian. Oh. You can choose any language. Yeah. Let's Good. I like it for Egypt. Habibi, marhaba. Latvia. Habibi, Latvia. I like it. For Hardy. I like it. Egyptian. I like it. Latvia. Habibi, my brother. My friend. Oh, mafia driver. Mafia driver. Oh, Baba. Thank you. Hey! Nu kā ir? Emīls nebrauc, man bail. Labi. Tur ir distance. Nesteidzies, tur ir distance. Labi, mēs jau pat īsti nebraucam. Mēs jau pat īsti nebraucam iekšā tūkstnesī. Kas ir tur? Mēs jau nebraucam. Mēs jau tagad vēl braukājam apkārt, bet jau ir kaifiņš. Jau ir kaifiņš, reāli. Viņam cepuri izkrita. Pagaidi. Nu, Tod, paņemsim cepurīti. O, tedzi, viņam visu laiku tas kvadrs izslēdzās. Viņiem ir tie kvadrcikli pilnīgākā misane ir. Brake, this is max speed. Speed, pedal to the metal, max speed 55. That's it. Oh. Yeah. Mēs braucam bišķi lēnāk, dadzinām tos tur. Tie mums izmaisīja bišķi. Bet ir ok, ir labi. Mēs esam beduīnu viesnīcā mēs esam atnākuši. Ģīpa beduīnu, bet mums vēl ir paredzēts maukt ar kamieļiem. Kad mēs atnācām vietējā, tad mēs laikam tēju dzersim. Nu, godīgi, es visu laiku gaidīju kaut kādu apisienu un vispār nevienā brīdī. Šitas ir ļoti labi, nezinu. So far, so vienkārši izcili. Jā, čūks. Nav uzspiež arī. Jā, nav nekāda... Nav kā tu teici, ka viņi tur negrib kaut kur laist. Jā, nav nekāda bremzēšana vispār, nevienā brīdī, neviens tev nebremzē.
Viss ir izcili. Rebeka ir savākus visus ciema kaķus šeit tagad. Kā vienmēr. Jā, visi ciema kaķi, un viņa visas ņems līdzi, visus ņems līdzi ar viņu. Tālūk šeit izskatās, visi Ferrari, eģiptiešu Ferrari ir salikti vienā vietā. Tikko mēs viņiem pabraukājām, nu tāds viņiem tas biznes. Protams, žēl to dzīvnieciņu, bet nu neko nepadarīs. Ir forši. Nu te ir, protams, suvenīri, ja kādam kaut ko vajag, bet nu, te ir, jā, tad ceniņas tur ir gan jau normāls. Gan jau? Nu, visu mēģina nopelnīt kā var, nu, neko jau nepadarīs. Es saku, šoreiz ir maksimāli labi. Vispār maksimāli labi. Es esmu ļoti pārsteigts. Pagaidām vispār nav kur piekasīties. Kas rītdien ir ieplānots? Rītdien mums ir zemūdene. Jā, vispār rītdien mums ir ieplānota zemūdene. Šodien mums ir vēl itāļu restorāns vakarā, un rītdien mums ir zemūdene. Jā, un pēc tam mums ir vēl meksikāņu restorāns vakarā rītdien. Jā, mēs... Jā, rīt. Šodien ir tas, un rītdien ir tas. Jā, karoči vietējais jau saka, lūdzu neaizmirstiet mani arī notipot. Nu, normāli, nē, šitien pat nav kauns. Es teiktu, ka viņam nav, nu viņi tādi bezkaunīgi ir bišķīt, bet šeit, protams, citādāk nevar pirmkārt, un otrkārt ir tā, ka šeit pat nav kauns iedot viņam kaut ko, jo tiešām šitas raids bija ļoti labi. Atrodamies bišķīt augstāk kaut kādā kalniņā uzrāpāmies, mēs te bildītes sataisījām. Nu, ļoti smuki izskatās, ļoti smuki. Es biju jau, man jau trešā reize jau, tā kā tūkstnesī, kāda viņa saucās arabika, kaut kas viņa saucās, kaut kā tas tūkstnesis. Rebeka, tā ir pirmā reize tūkstnesī, ne? Pirmā reize tūkstnesī, tā izskatās Ēģiptes tūkstnesis, tas nav pierasts, kā mēs redzam bildēs, kaut kāds smilšu kalni, šeit ir vairāk kalnains un tāds ar akmeņiem. Tur ir, kur pati Hurgada pilsēta, tālumā varbūt var redzēt, varbūt nevar. Nu, protams, ar Šveices kalniem nav salīdzinām, bet tas ir savādāk. Te ir tūkstnesis, tie kalni ir savādāki, tādi akmeņaini, tāda nesaprotama no kā, tāds dīvains tāds akmens. Tā tas izskatās. Jau! Mēs, reāli tagad, mēs vismaz mūsu divi tā var nofilmēt. Jo, mēs ejam uz veikalu, mēģināsim nopirkt kaut ko, maksājot ar karti, jo te ar karti maksāt ir diezgan problemātiski. Kā jau es minēju, ja tu mēģini, ja tu mēģini, karoči, samaksāt skaidrā, ja viņš skaidrā saka $5, nu tā 5 eiro, ja? Tad ar karti viņš mēģinās to izmaukt kaut kādus 10. Bet tas nav dēļ viņa, tas ir dēļ kaut kādām bankām, dēļ kaut kādiem tur... Dēļ valūtas, tur maiņas un tā tālāk. Jā, nu tagad mēs iesim ārā cauri mūsu apsargam un tīri būs jāpasaka savs numuriņš. Šīs pēdējās 2 dienas ir ļoti augstas. Jā, vispār šodien tā kā nav augsti, vakar bija vējš, bet bija saule. Vakardien bija augstāk, bet šodien nav saules. Jā, šodien reāli kaut kāds tā kā mākoņains reāli. Nevis reāli, bet ir. Nu jā, un šodien ir diezgan augsti, šodien kaut kādi, nu tā, ja pat tā uz sajūtām grādi kaut kādi 20 varētu būt apmēram tā. Vlogot man nepatīk pašai sevi runāt. Mēs ejam jau šeit sākam vai tur tomēr sākam? Man vienalga, ātrāk atradīsim, ātrāk iesim. Tad iesim par šeit. Ņem. Tu jāpāriet pāri ceļam. Large. Nu šitas tāds. You can open it, right? Nē, nu pasies. Nu jā, bet ne tā kā... This is a bigger one, my friend. Viņš ar visu... Mūmiju. Jā, viņš ar visu mūmiju. Tu vari viņu izņemt ārā. Un viss. This is the biggest one, It's a bigger one. Jā, bigger one. Jā. Bet šitas nav slikts variants. Nepatīk. She don't like it. Jā, she don't like it. Once you can take it, figura better like this. Statuetsa. Vispār ir jājautā sākumā, vai var maksāt ar karti. This is our third time here. Like we at home have like something like this one, like this big. Now we need bigger. We need bigger one. Yeah, I understand. Yep. Nu ko, nopirkšu masku par 400 lirām. Šito lielo paņemšu. I guess 400 is for me in my country this is I think very good price. Very good price. No, but I said it more than of this.
400 ir, it's like 4 euros, like it's, how much, 5 euros, it's about 5 euros, jā. Un tu vēl kaulējies? Nu, no koka, tur roka darbs, tur tīri pīri. Nopirkām koka masku. Koka masku es gribēju, viņi patīk. Ļoti labi, kā ar karti var samaksāt. Protams, dārgāk. No, bro, full home of sharps already. Thank you, bro. Yes. Hello. Mēs esam itāļu restorānā. Ja, godīgi jau apnika stāstīt. Man liekas, man visu vlogs būs tikai no ēdamā reāli sastāvēs. Es atnesu jau kaut kādu maizi. Brīpīgs te mausu maizīti ar sviestiņu. Pasūtīju, sunēcu uz kaut bufalo mozzarella ar kaut ko tur. Kaut kādu vista piebāzt ar spinātiem, sēņu mērce. Emīlam, diemžēl, nekas šeit negaršo. Viņš paņēma tikai saldo. Jā, bet jā, viņš prīfairā jau paēd. Viņš jau aizgāja paēst vakariņas, tā kā, nu, tajā kopējā ēdnīcā. Visu pieņems. Tā, nu kā parasti pusē jau apēst, un es atcerējos, ka vajadzēja jums parādīt, kas tāds ir. Rekurētībā viste ar spinātiem, kādi dārziņi, pat tie zirnīši un spagetī makaroni. Dāmām rekurēt pīcas, viņas lieku pīcas paņem. Izskatās labi, garšo arī ļoti labi. Dāmām, Aimīlam nekas negaršo. Long Island un paņēma. Saldējums. Šo te saldējumu. Nu, un nobeigums visam vakaram ir deserts. Neatceros, kas tur bija un kas tur ir, bet var redzēt, ka tur ir mango gabaliņš, kaut kādi, kur gabaliņi. Panna kota, Rebeka arī jau maus. Kā ir pēc garšas? Labi. Ļoti labi. Jau esat sveicināti 5. vai 4. dienā. Nu, ja mēs skaitam sestdienā, jā, mēs atmaucam. Ja mēs skaitam sestdienu, tad šī ir 5. diena. Mēs braucam pakaļ visiem turistiem, un tad mēs brauksim uz to zemūdeni. Te kā brauksim, skatīsimies, mēģināšu maksimāli nofilmēt visu. Kur Emīls saka, Krista saka, čau. Mēs atbraukuši esam uz mūsu submarīnu. Mums iedara šitādas biļetītes un kaut kādus vēl beidžikus, saka, man ar numuriņu 7. Kas tev pa numuriņu? 15, Emīlam 12 un 6. Mēs brauksim. Tagad mums ielikt tādā kā mašīnā. Uz viņam? Tas ir tas elektrikāra. Elektrikārā ielika. Brauksim uz priekšu, skatīsimies, kur mūs vedīs. Pēc idejas mums ir jāizved līdz kaut kādai laivai, ja? Vai līdz kuriem? Man liekas, līdz laivai, tad ar laivu līdz submarīnai vai kaut kā. Un mēs brauksim. What is the max speed, boss? Max speed. Max speed? Yeah. This? Yeah. 60 kilometers. 60? Yes. Can you do 60? No. Es esmu gatavs ieraudzīt submarīnu. Es domāju, tā būs tāda kaste 2x2. Šodien varēs sauļoties beidzot. Jā. Tas ir reāli baltākā līķene vispār ever. Ko ir atbraucis mūsu, es ceru, transfers. Es ceru, ka tā vēl nav mūsu zemūdene. Priekš te visi cilvēki izskatās, ka ir uz zemūdeni. Ja tas ir ekspresis, mums jātiek uz otro stāvu tie kapteiņi. Varbūt iedos pastūrēt vēl. Nē, šitie pasēs viņi uz otro stāvu neuzlīdīs. Bet šitam jābūt arī uzmanīgam. Nē, uzrauc. Jābūt ir uzmanīgam, te ir daži latvieši, kas saprot latviešu valodu. Tāpēc notirst īsti nevar. Nu tā ķīpa. Hello, we go out or here? Viņš ir rekur, varbūt var redzēt mūsu to tur, kā viņš sauc to zemūdeni. Mēs esam atbraukuši. Tad kāpsim uz kaut kādas vietējās platformas. Nu, tā neizskatās baigi drošā. Visus pasākums. Viņš teica, ka... Droši nakti palīgā. Jā, viņš teica, ka ir... What do you mean? Nu, no Somijas mums ir tā zemūdeni. Nu, cerēsim, ka izturēs.
Es zinu, kā GoPro varētu izdzīvot, memory sticks, varētu izdzīvot, kā pēdējos vārds vajadzētu pateikt. Remets cirvis. Tā nav taisnība, nepareiza informācija. Arī jā. Tā ir mūsu submarīna. Izskatās apāsni. Izskatās cool. Izskatās apāsni. Klausies, kā viņa lien iekšā. Mēs arī tā līdīsim iekšā. Jā, būs jālien iekšā. Es gribu redzēt. Kāp iekšā. Emil, davai! You can do it! Tas ir reāli tā kā bunkerī kaut Vai kādā. ne? Man bail klaustrofobija viši. Kā es tur kāpšu iekšā, es nezinu. Kā mēģinu. Tā ir šitā. Our crewing submarine is trained and certified from the American Bureau of Shipping and Arab Marine Transport Academy. Safety with the lines that the Red Sea authorities put in place. On the other side, in my right side, you will explore 500 meters of reef and its marine life. Kādas viņas tā kā sardīnītes kaut kādas. Die Geschichte dieses Schiffs fängt an im Jahre 1998. Die Wissenschaftler, die sich auf das Leben der Umwelt spezialisiert haben. Tie tur tā kā dzīvnieki viņam virsū. Iepriekšējā zemūdenes aplīse. Tas ir kuģis kaut kāds. Saplīsušais vecais kuģis. Vai šitas ir smuki. Tur sēž zivs. Jā, šis tas papafiš, ne? Čelis čilo. Tā lūk izskatās mūsu submarīna no ārpuses. Nav viņa baigi lielā, iekšā izskatās daudz lielāka. Tā tikai izliekās. Tagad mūsu atpakaļ mūsu kuģīts. Īstenībā diezgan interesanti viņiem tādā sistēmā. Burtiski mēs atbraucam, uzreiz iekāpjam tajā submarīnā. No submarīnas izkāpjam, jau atbrauc savu kuģīts. Vispār nekas nebija jāgaida. Un tad jau uz viesnīcu. Un viss pa lielam mūsu tripā nav vairāk, nekā mums vairāk nav. Naudas arī vairāk nav. Šodien ir trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena mēs jau maucam projām. Ko esat sveicināti? Oi, viss nošmurējies esmu. Esiet sveicināti ceturtdienā. Tā ir kaut kāda mūsu 5. vai 6. diena. Vakardien pēc submarīnas es beidzu filmēt. Ko mēs darījām? Ko mēs darījām pēc submarīnas? Bija pusdienas, tad mēs bijām nopeldēties jūrā. Jā, uz doka. Mēs aizgājām līdz pašam tur doka galam. Jo, tā kā GTA varēja bankas busus tur ņemt un tā tālāk. Un, jā, es papeldēju ar zivtiņām. Ūdens ir nereāli silts. Šodien jūs ņemšu līdzi atkal uz turieni, bet šodien es vēl paņemšu līdzi maizīti. Es nezinu, tur bija tas posteris, ko var darīt, ko nevar darīt. Vajadzēs pastīties. Tur varēja zivtiņas varot. Varēja? Nu, ja kas pakluso kabatā iebāzīšu maizes gabalu un GoPro ir šitā te stikla, tas čehols, varēs ielikt iekšā, tas maciņš. Un es jums parādīšu, kā tur zem ūdens izskatās. Un, jā, ko mēs tagad daram? Mēs vēl vakardien bijām uz meksikāņu restorānu. Labākais restorāns. Ribikam visvairāk patika. Viņu vēl šogad vēl mongoļi nav bijusi. Un vēl spāņu vēl mēs iesim. Bet bija labi, riktīgi labi. Es paņēmu savu burrito, ļoti labs, ļoti patika. Tā kā reāli kaut kāds, nezinu, tā kā maķīts kaut kāds tas likās.
Man? Man. Rebeka paņēma savu zupiņu. Viņa arī diezgan labi izskaties. Nepagaršoja, bet ļoti labi izskaties. Man, diemžēl, vairāk nelīd iekšā, tāpēc es paņēmu tikai burrito un ar to arī palielam viss beidzās. Rebeka vēl paņēma savu šo te šokolādes kūku tādu, kaut kādu biskvītu ar šo Garšoja pēc braunijas. Braunijas ar šokolādes uzlējumu. Arī tī labs izskatījās, bet man jau vairāk nelīda. Šodien rīta nedaudz atbrīvoja vietu. Un, jā, būs vēl sporta aktivitātes, kā zem ūdens papeldēsim. Tad jau redzēs, ka šovakar Spāņu restorānā viss man ielīdīs. Viņš ir mega augsts. Tu varētu ielīst? Es par tevi runāju. Davai saņemies. Davai. Viņš ir mega. Plus čatiņā. Lec, davai. Tas arī parādi. Parādi. Davai. Let's go! Es nevaru pakustīties. Peldi! Oi, man viss aizsvīt no karsta. Tikai pilas. Jūrā es reiz jūtāks čāri. Čāri. Es nevaru pat ienīkt iekšā. Es viņam piepildēšu vispār. Tu kosmopolitāns pasta. Pasties, kā izpeldēju, bo? Čalis jau tur. Ok. Čaps ar muti ķer. Es viņam saku kosmopolitāni, viņš saka, what? Tas nebija tas? Jā? Jā. Viņš ir nosauc kaut kādu sunreiz kaut kas. Sun, kaut kas sun, something. Peldēs tālāk? Jā, es apmēr. Ņemsi līdzi? Da, nē. Nu, labi. Nav jau kur ņemt, es domāju. Paldies. Nu ko, pēc mūsu atrakcijām iekš baseina un kokčikiem bijām pusdienās, kur ļoti labi paēdām. Vispār jā, neparādīja, nepaņēmu GoPro, neparādīja, kas pusdienās, bet es ticu, ka te jau ir pietiekami daudz viss kaut kas jau parādīts ēdiena ziņā. Bet bija burgeris, zupiņa, nu tas ir to, ko es sev paņēmu, un vēl saldo. Saldo īstenībā baigi labs. Negaidīju, man vienmēr nepietiek vieto saldo. Vajag izdarīt tā, lai man tagad pietiek vietu, iesim šitā, lai man salu tieši aizmērā. Bet, ko mēs tagad darīsim? Iesim uz Pieru. Peldēt ar zivtiņām. Es paņēmu sev līdzi arī bišķīt ēdamo. Tur ir maizīte, banāni, viņš nezinu, vai var redzēt, bet to mēs pamēģināsim iebarot zivtiņām. Un, jā, Rebeka ar maniem šoreiz nav, tāpēc, ka viņi izvēlējās powernappot. Es arī bišķīt powernapoju, bet es atradu sevī spēku piecelties un iet tālāk kaut ko darīt. Jā, un bišķīt parādīšu, kā šeit izskatās. Respektīvi, te ir tāda kā līnija no mājām, no abām pusēm, pa vidu ir baseini. Mums arī ir katram pa tādai kā kartiņai. Nu, uz mums divas kartiņas, tie saucās Tovel kārdi. Ar tiem var jebkur aiziet un paņemt dvieli. Tādi punkti, kur dvieļas dod ir kaut kādi, es redzēju divas, bet es ticu kaut kādi 3 vai 4 ir. Pa visu viesnīcu. Nu, čipa, tev ir kartiņa, tu aizēji nodot, paņemt dvielīti, tev viņš ir slapšs, tu nodot viņu, dabū kartiņu. Tā tev nav tie dvieļi, tur jāžāvē, tur jāmaina, viņi tur ir vairāki punkti. Vienkārši paņem, noliec, paņem kartiņu. Nākamajā dienā atkal paņem jaunu dvielītu un tā uz apli. Tālūk, nu šādi izskatās, parādīšu jums nedaudz, kā izskatās. Šis ir viens no siltajiem baseiniem. Bāri, gan pie katra bāri, pie katra baseina ir kaut kāds bārs. Visur, protams, ir alkohols, visur ir kaut kāds ēdiens. Iekšā baseinā es vēl neesmu redzējis, lai kāds kaut ko ēstu. Bet dzert iekšā baseinā gan var, to es jau esmu pamēģinājis. Ir siltie, augstie baseini, ir arī kaut kur tur beauty salon un spa, bet tas jau tur ir par maksu. Tad citu
saprotu to, ka es visu šo Eģiptes vlogu filmēju ar vienu memory stick, ja nemaldos, viņš man ir kaut kādi, man liekas, ka pat zem 100 gigabaitiem viņš varētu būt, viņš actually turās. Un vēl kas ir, ko es, man liekas, neesmu minējis, ir tas, ka šeit jau gaiši ir ap kaut kādiem 4 no rīta, 5 no rīta, un tā, ka saule jau pieceļās un ir jau reāli gaiši, tā kā reāli gaiši. Tā, es kaut kur esmu pazaudējis savu bļāviens. Es tikko saprotu, ka man ir tāds kā gaismiņa, uz gaismiņas ir tāds sūdiņš, nezinu, kā viņu nosaukt, kā protektors kaut kāds. Un tas protektors ir papisies, viņš tāds gumijots. Man liekas, ka es gāju kaut kur un tagad pa ceļam nokrit. Nu, cerams, ka viņu neizmetīs miskastē. Es viņu atpakaļ ceļā pacelšu. Gribēju jums pateikt, cik apmēram ir restorāna, bet, ja nemaldos, viņu ir kaut kādi chill. Ja nemaldos, viņi ir kaut kādi 10 varētu būt. Spāņu, itāļu, āziātu, ka piemēram Āzijas ir. Starp citu, vakardien piedāvāja nereāli foršo, viņi te staigā pa visu to viesnīcu un piedāvā vēl visādus atrakcijas. Protams, ka kaut kur tu viņus var dabūt lētāk, bet, no sērijas tu esi iekš viesnīcas un tev vienkārši iedot, tev atnāk un pasaka, vai tu gribi, vai ne. Bet kas vakardien man rīktīgi patika, ir tas, ka pienāca tāds jauns čalis, arī viesnīcas tur darbinieks, viss tādā merčā savā, tur kaut kādā jahtas merčā, un saka, ka viņam sestdien būs jahta, vai mēs gribam piedalīties pārtijā uz jahtas. Man liekas, tas ir krūti. Iedomājieties, ja mēs tur, nezinu, varbūt kādreiz dzīvē varētu savākt kaut kādu krutu skvadu. Tur visi kopā, iedomājieties, mans tur streamera kaut kāds skvadiņš, jaunu draugu. Un mēs visi varētu paņemt to jahtu un uztaisīt tur pārtiju, tur fishingu, tur, kā saka, visu pasākumu vai nesadaisīt. Man liekas, ka tas būtu nereāli forši. Bet, pagaidām 4. mēs varētu atbraukt uz šejienu. Tas ir mūsu lielākais maksimums, kas mums sanāk. Jā, tāds izskatās pludmale. Šitā vispār ir kaut kāda 16+ zona bez bērniem. Tāpēc nezinu, kāpēc tur sēž vecāki ar bērniem. Speciāli izveidots, lai kā tu vari te gulēt, čilot un neklausīties, kā te bērni raud. Un, jā, tas ir mums šitāds piers. Būs bišķi gabaliņš jāpaiet, kur tur galā ir tā jahta. Man jāsaka, ka šodien ir vējains. Vakardien mēs bijām šeit un nebija tik vējains. Bet jā, es redzu, ka viņi ir. Man tas nesagādās baigās problēmas. Vienīgais es sapratu to, ka es nepaņēmu to tā kā turāmo vai ne zem ūdens. Savu man visu laiku vajadzēs turēt kameru tā kā šitā vai ne, kaut ko pafilmēt. Bet es domāju, es tikšu galā, man tā nevajadzētu sagādāt baigās grūtības. Esmu gatavi līst iekšā. Jā, man nav nekāda stiprinājuma, tikai manas rokas. Es ļoti ceru, ka šī nebūs pēdējā mana GoPro filmēšana, kā es teiksim tā. Lidīs smešos arī paņēmu, esmu maizīti paņēmis. Bišķīt ar kečupu, bet mēģināsim pabarot ziltiņas. Vietējiem arī lifeguards pienāca, paskatījās uz maniem, bet, es viņam teicu, you didn't see anything. Es īstenībā nezinu, vai jūs kaut ko dzirdat vai nedzirdat tur. Mēģināsim, man tā bulciņa ir visa, ka viņš ir saplīs, bet mēs mēģināsim kādu pabarot. Rīzes, tas ir vesels uzbrukums, bet. Nezinu, vai jūs mani dzirdat, bet šoreiz pamēģināsim arī ar banānu. Es esmu veiksmīgi nopeldējies. Es ceru, ka jūs tur vispār kaut ko dzirdējāt, kur saule šitā vajag, laikam šādu laikam labāk vajadzētu būt. Ceru, ka jūs arī kaut ko vispār redzējāt un dzirdējāt, un es pēc tam vēl pārbaudīšu, pastīšos. Es atradu savu draugu,
laivgārdu, atradu draugu laivgārdu. Viņš pateica, ka vislabāk ir nākt 8 no rīta, jo tad visas zivis šeit ir 8 no rīta. Nezinu, kas viņiem tur paydektors ir, vai kādā veidā viņi zina, ka ir jānāk 8 no rīta, bet, mēģināsim rītdien 8 atnākt. Pastāstīšu laikam saviem tādiem vecākiem faniem. Varbūt kāds atcerās, ka es biju 2019. gadā Ēģiptē Šarm-el-Šeikā, un kad es atbraucu mājās, es strīmoju un teicu, ka es vairs nekad negribu atgriezties. Tā arī bija. Es vairs negribēju, man ļoti nepatika hotelis, un es vispār biju ļoti sabijies. Tādā ziņā, ja es tagad atskatos, un es saprotu, ka es biju sabijies, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pirmo reizi, tu nezini, ko tu vari, tu nezini, ko tu drīksti. Un tagad es esmu jau 3. reizi kaut kādā veidā, vai ne? Un es saprotu to, ka tu te drīksti visu, čāri. Visu. Tu te drīksti vairāk nekā tu drīksti Latvijā, reāli. Un neklausaties tos, kuri tur saka, ka te daudz ko nedrīkst, vai ne? Te ir kaut kādi aizliegumi, tur filmēt nedrīkst un tā tālāk. Visu drīkst. Īpaši turisma pilsētās tādās kā Hurgada, Šarm-el-Šeika, tu drīksti filmēt, un cik es esmu pamanījis, viņiem ļoti tas patīk. Viņiem tas ļoti patīk, viņi to grib. Filmē, dari, viņi ar tevi labprāt komunicēs. Protams, ka viņi grib to tīpiņu, protams, ka viņi grib to dolāriņu, vai ne? Bet come on, tu vari saņemt tik labu kontentu, to saturu, vai ne, par kaut kādu dolāru. Viņi ir ļoti atvērti. Tas man šeit patīk. Vai ir tik forši. Man patīk. Vai es uz šeit esmu gatavs braukt atkal? Noteikti. Gribētos lielākā kaut kādā kompānijā. Ļoti gribētos lielākā kompānija, un tā, ka es to visu neorganizēju. Un vēl, ko es atcerējos, es nezinu, vai es to teicu vai nē, bet hotels principā ir sadalīts tādās kā 3 daļās. Tur tagad saule spīdēs, gan jau neredzēsiet. Bet tur ir vairāk tā kā tāda bērnu daļa, vai ne? Viņš saucās Sunrise Garden Resort vai kaut kas tam līdzīgs. Tur ir tāda kā, tur ir vairāk tāds akvaparks, tur ir, tās trubas, protams, nav baigi lielās, bet numuriņi, man liekas, tur ir smukāki un balkoniņi smukāki, bet tur vairāk tāds, uz bērniem tēmēts, teiktām. Tad mēs manējais, kur es esmu, ir Sunrise Mamļūk. Tas tāds laikam miks skaitās, un tad tur ir tāds ritīgs elites variants. Man liekas, ka tur vispār ir bērni aizliegti, man tāda sajūta ir, viņš ir dārgāks. Teiksim tā, ka ar bērniem tur nevar, gan jau ka var, bet pieņemsim, ka nevar. Un tur ir tādi no 18 plus tādi pārtī, un tur vairāk tendence uz tādiem kā pieaugušiem, luks klase un numuriņi, tur tādi izskatās, tādi žoskie. Ir sava vieta, kur tu vari peldēties, bet arī tāds, ne gluži jūra, bet tāds, kā varbūt var redzēt, tur tā var iepeldēt iekšā. Tur ir dārgāk, ja par šo visu viesnīca, lidojums un kas tur transfers vēl ir iekšā, vai ne, tad mums sanāca 1600 uz 2. Bija šī, teiksim, ar visām tām vīzām, vispārējo, ko 1700. Tad tur, ja nemaldos, uz nedēļu, uz 2 personām bija sākot no 1800, ja ne pat 1900 vai 2000, kaut kas tāds bija. Es teiktu, ka es būtu gatavs pat tur pamēģināt. Šovakar mums ir spāņu restorāns, domāju, ka spāņu restorāns jūs arī paņemšu līdzi. Kā nekā jau te kaut kāds jau travel food vlogs jau sanāk. Pafilmēsim vēl arī ēdienu. Atā. Esam Spāņu restorānā un tur esam gatavi jau pasūtīt, kur mums ir hello boss. Room number please? 23 1 08. 0? Yeah, and for them is the same but 03. 03? Yeah. Okay. Tālāk jautā. Room numberu jautā. Ko mums atnesa zupiņš, tas ir tas... kā viņu jāēd? Kā to ar dakšiņu sagriez un ēd, tas ir kaut kāds sausage. Tā nav zupa, tā ir sausage, tas ir kaut kāds tipa salats. Nē, pagad, tā ir tā var zupa. Viņš pareizi. Bet te nav venteņu. Nav mēs, jā? Kā ir, kur ir tārpiņš kaut kāds? Tas ir sīpols. Man ir onions zupa un Kristē arī ir onions zupa. Kā viņi pareizi jāēd? Šo centīsimies paēst. Jā, ierakstiet komentārā, kā šito. Kāds varbūt jautās, kā garšoja zupas.
Jā, šitā garšoja. Mēs jau no Kristas olu vēl paņēmu, jo tur izrādās bija iekšā ola. Viņai negaršo olu, tā kā es visu apēdu. Un rekordakas tipa supa, tipa apēt aiziet. Arī labs. Ir atnesuši mums mūsu main ēdienu, un tas ir tas seafoods. Izskatās ļoti zolīgi. Rebeka arī ir seafoods. Emīlam ir beef filē. A, tev neilika cerams, ne? Nē. Beef filē, tā kā steiks. Un Krista ir Roman chicken. Nē, izskatās zolīgi, jā. Nu, redzēsim, ja trauki tukši, tad ir garšīgi, jā. Kā ir? Jau pagaršoju, kā ir? Ir labi. Labrīt, mūsu pēdējā dienā Ēģiptē. Nu, tehniski šitā mums ir pirmspēdējā diena, bet no rītdiena vairs īsti laika neko darīt nebūs. 12. jau vajadzēs iet ārā. Nu, mūs metīs ārā no hoteļa. Līdz ar to šodien skaitās tā kā pēdējā diena. Un es esmu pierunājis Rebeku iet beidzot peldēties ar slideni. Tu manī nepierunāji. Tu vienkārši pateici, ka es iešu. Nu, arī tā dara. Vispār bija doma iet 8 no rīta, bet es uzliku modinātāju kaut kādiem 7. Čāris 6 jau skandina un bļauj Rebe, pats guļ. Nu, bija grūti piecelties, jā. Beigās es 7:30 kaut kādos piecēlos, bet tā kā ne līdz galam. Tāpēc tika izlemts, ka mēs iesim sākumā uz šo te uz brokastīm un tad jau peldēties. Tā kā pūkstens tagad ir kaut kādi 9, ja nemaldos. Nu, stundu bišķīt esam nokavējuši. 8:56. Normāli, tieši ap kaut kādiem 9 mēs būsim tur. Iesim, iečilosim. Hello, good morning. Arī čādīši atpūšās, mūzuciņi ieslēdz. Es domāju, tiem, ka kaimiņiem te baigi jautri ir. No rīta visi te vēl tādi pencīgi čuči. Tur dvieļi tālāk vēl viens spots. Nu labi, davai. Paņem banānu, gribi? Tu redzēji, cik viņu daudz ņem? Pirkstā iekoda aizmugurē. Hello, tauta! Nu ko, karoči, pēdējā diena, ko mēs vakar, es neko nenofilmēju vakardien. Īstenībā baigi sūdīs, vakardien nenofilmēju, kā mēs tirgojāmies, tas īstenībā bija ļoti interesanti. Kaut ko tur sapirkām. Es tagad mēģinu atcerēties, kur es pēdējo ar ko filmēju. Pie jūras, kā mēs peldējām. Tas ir pēdējais, ko es filmēju. Jā, pēc tam bija parasti. Tas bija 8 no rīta. Jā, 8 no rīta. Pēc tam bija diezgan vismierīgi. Mēs tur paēdām, pagulējām, aizgājām pa veikaliem un atnācām atpakaļ. Un bijām vēl atkal Mongoļu restorānā bijām. Bija riktīgi forši. Nu, šodien ir sestdiena, pēdējā diena. Nu, tu ja to var skaitīt par pēdējo dienu. Tūlīt pēc pāris stundām mums ir jāiet ārā no istabiņām. Un tad jau kaut kādu stundu būs jāpasēž lobijā. Protams, ka vēl jāpadzer. Un tad mēs lidosim atpakaļ. Kā es dzirdēju, Latvijā ir kaut kur ap -10 grādiem. Šeit ir pašlaik 30 grādi. Es tur augšā kaņģišku ieslēdzu. Istabiņā 22. Baigi karsti. Jā. Lidosim, skatīsimies. Man visvairāk satrauc mans noparkotais audārs pie lidostas. Es īstenībā varēšu paņemt GoPro pafilmēt, kad es atnākšu. Es vispār neatceros, viņš gan jau visu aizsniedzis, heri zināšu, kura mana mašīna. Kā es zināšu, kur ir mana mašīna? Jā, bet plāns tāds, ka Rebeka paliek lidostā, es aizmaucu pakaļ mašīnām, atbraucu. Jā, panākt atbrauc pakaļ mašīnai, atbraucam, saliekam koferus un braucam uz mājām. Mājās ir vēl šitās te remonts, vannas istabas, kurš visticamākais nav pabeigts. Un viņš noteikti nav pabeigts. Plus ir saplīsusi truba uz karsto ūdeni. Tas nozīmē, ka ja pat ir kaut kas sataisīts un var nomazgāties, tad tikai augstajā ūdenī. Un karsto ūdeni būs jāgaida līdz pirmdienai, kad varēs pazvanīt kaut kur, kaut kas atbrauks un kaut ko sataisīs. Tālūk. Jā, nu ko, tad jau tiekamies varbūt lobijā, varbūt lidostā. Ko čarīši, mēs esam jau lidostā.
Rebeka nopirka visādas gardumus, ko uzkost. Un ir pats galvenais, ko mēs paņēmām no rīta, kāpēc viņš man tā filmē, no rīta no viesnīcas. Ir šitas tur ir, karoči, čipsīši mēs paši pirkām, bet buķikus gan mēs nozagām. Es redzējuši, ko mēs paņēmām? Karoči, skaties. Buterbrodi. Es ļoti negaidīšu, es ēdīšu jau tagad, karoči. Nu, kaut kā tā. Pa visu laiku Eģiptē nereiz nenofilmē, kā mēs ēdam. Nu, cik nofilmē, ko mēs ēdam, bet ne. Tagad lidostā. Beidzot ēdam. Man prasās mērķīti kaut kā. Tu jau neieliki čeri. Jā. Bet viņi te visa tecēs, tipa. Un pāris vārdi par ceļojumu. Thumbs up. Es to citu redzēju piedāvājumu uz, tagad, kā mēs bija Eģiptē, piedāvājumu uz Turciju 555 eiro, bet aprīlī. Ierakst komentārā, ko domā. Ja godīgi, tad bišķīt nesaprotu. Mēs aizbraucām uz nedēļu projām, un kas te notiek? Labi, ok, augstums. Augstums es saprotu, ka ir bišķīt augsti, vai ne? Bet kas ir tas pie velna? Kas ir šitas viss? Bet labi, kad šī galvenā problēma ir tagad tāda, ka ir bijis sniegs Latvijā, to mēs redzam, un es savu mašīnu atstāju parkingā, nu, ne tajā tuvākajā, vai ne? Ne tajā dārgākajā, bet būs tagad, ka jāpameklē viņa gan jau visi ir aizsnigusi, bet es ļoti ceru, ka starp tām, nu, zinat, kā tur parkingos, starp mašīnām gluži nē, bet starp parkinga vietām, teiksim tā, ka tur ir notīrīts. Tas būtu ļoti jauki. Ja tas ir, tad ok. Nu, redzēs kā būs. Cerams, iedarbināsim. Tur tīri-pīri. Un viss sanāks. Es domāju, ka es vēl nofilmēšu, kā es viņu darbinu iekšā. Nu ko? Es atceros točna, ka bija kreisajā pusē, bet kura tieši es gan neatceros. Nu, ja ir šādi apsnigusi, tad nav īstenībā nemaz tik traki. Re, kur ir? Nē, draugi, te būs mierīgi. Es mierīgi izbraukšu ārā ar kvatriņu, te vispār nav ko darīt. Vienīgais tagad man ir botiņas. Man kaut kā jāielien iekšā. Vai attaisījās. Ja uguņi nedeg, tas jau nozīmē, ka notiek ekonomija akumulātora, ka nav viņš baigu. Ok, labi, tiekamies iekšā mašīnā. Ko savu zirgu es iedarbinājis. Es nevarēju attaisīt vaļā priekšējās durvis. Tur vispār baigi maz vietas ir attaisīt tikai sāna durvis. Bet ļoti pārsteidzoši mašīna iedarbinājās vispār no pusapgrieziena. Legit, no pusapgrieziena. Tas mani godīgi bišķīt pārsteidzēja. Bet, nu tagad būs rekur apmēram tāda sniega kārta. Tas viss ir jātīra nost. Nu, plus ceru, varbūt tur tās durvis bišķīt atmirt, vai kā tur atsals, tad varēšu attaisīt. Jā, tālūk, strādājam. Es esmu dzīvs, es esmu attīrījis mašīnu, es esmu izbraucis ārā no turienes. Varbūt neizskatās tik traki, bet es domāju, ar priekšpiedziņu tu reti kurš tur varētu izbraukt. Labi, tagad braucam pakaļ Rebekai. Vispār jāuzraksta viņai, kur viņi ir, kas notiek. Bet, pārsteidzoši karstā viss strādā ļoti labi. Kas nekam nepārējām, kā